Man kopā atvers Tribūncovs 12-3 uzvaru pret Hokeja skolu Rīgu atver. No malas likās salīdzinoši viegla spēle, vairāk kā treniņš. Droši vien Kurbatam piekrīt? Es nepiekrītu. Vienkārši sezonas sākums ir varbūt tiem čaļiem jauna komanda ir, jauni čaļi kaut ko varbūt uztraucās, varbūt ir pieļāvuši vairāk kļūdas. Mums atkal pretēji pieredzējusi komanda ir, kas tās kļūdas māk izmantot. Un varbūt tādēļ tas ir rezultāts tāds lielāks, bet cerams, ka viņi sezonas laikā pievilks. Mums būs interesantāk, kā viņiem spēlēt. Pēc ilgu laiku tu atkal esi Latvijā, spēlē savā dzimtajā pilsētā. Varbūt pastāst, kā izvērtās tas, ka tu esi atpakaļ mājās un kā sekoja piedāvājums no Kurbata? Man jau gads bija kā trauma cauri, man bija cēle. Ja tagad cēles labāk jūtās, pats labāk jūtos un domāju, kāpēc gan nepaspēlēt mājās. Tāda izdevība nevienmēr gadās, vēl karjeras beigās uzspēlēt mājās. Domāju, ka tas arī man tā drusku stimulēja un arī gribēja bērniem, priekš saviem bērniem, priekš savas pilsētas, savu skatītāju mājās. Vai tas nozīmē, ka tu vairs nelūkojies aiz robežām? Vienīgais izlases sastāvā. Bet, tā kā tā stabili nobāzējies Latvijā un šeit domā palikt, vai tomēr kaut kur vēl ir kaut kādi varianti? Neko nevar jau uz priekšu redzēt, kā būs tā būs, bet doma pabeigt te sezonu mājās. Kad pēdējo reizi spēlēji Ogrē? Nē, es biju Rīgas Dāmā, mums bija draudzības spēle, te, man liekas, Rīgas Dāmā. Mēs spēlējām, vai izlases sastāvā, kaut kas tāds bija. Tā bija vienīgā reize, laikam. Kas ir pamainījies hallē, nezinu, ģērtuvē? Nekas, viss tas pats pilnīgi? Одни те же, ziniet. Tikai cilvēki mainās. Kāds paliek pa treneri, kāds vecāks, kāds rasnāks un tādā garā. Ko vasarā labi sadarīja? Gatavojos sezonai. Un kāds vērtējums varbūt tev pa Latvijas čempionātu? Cik tu daudz esi pagājuši gadu redzējis un ko tu teikt, kāds līmenis? Nē, es redzēju vēl pagājuši gadu. Redzēju play-off spēles, bet play-off savādāks, pavisam nekā čempionāts ir. Tu jau redzēs, laiks rādīs. Saku, cerams, ka jaunie džeki pieliks un būs mums interesanti, dos mums kaut kādas pretestību kaut kādu. Lai mums būtu interesantāk un viņam būtu interesanti. Nebūs šie 12-2, kas arī nedod neko Latvijas čempionātam, jo sīvāks cīņas, jo arī interesantāk skatītājiem un arī hokejam kā tādam ir progress. Kopā spēlē Jurštālu, Macievski, sastāvs pieredzējis, ja? Tā kā ir ar čaļi, ar kuriem tu vari atrast, teiksim tā, kopīgu valodu. Es ar visiem varu atrast kopīgi, tikai tas jau vienalga. Tev šodien ir Gordija Hova hat-tricks, padalies varbūt, cik tas ir nozīmīgi? Kas tas ir? Tas ir 1+1+1. Kas ir 1+1+1? Piespēlē, gols un kautiņš? Tā ir tā pirmā dzirdēšana man. Tā bija, laikam. Bieži tā gadās? Es tam īstenībā nepievēršu uzmanību. Uzvarējām 3 punktu, gatavamies nākamajai spēlē. Paldies!